Vai dzīvot tas nozīmē pagurt un samierināties ar to? Nē, dzīvot tas nozīmē cīņu un nepadoties ne par ko. Kad cīņa jau iet uz beigām, jau nākamai gatavojies. Tur ir tavas dzīvības avots, ņem vairogu apbruņojies. Tver ticības spožo lapu un uzturi uguni tai, jo tu esi aicināts dzīvot un gatavoties mūžībai, lai cīņa kļūst dzīves moto un uzvara ticības guns. Tev jāgūcina daudz vēl par sevi, jo uzticēts liels noslēpums. Dzīvot spožo lapu un uzturi uguni tai, jo tu esi aicināts dzīvot un gatavoties mūžībai, lai cīņa kļūst dzīves moto un uzvara ticības guns. Tev jāuzzina daudz vēl par sevi, jo uzticēts liels